Tātad Edgara Kramiņu es pazīstu tik ļoti sen, ka es jau vairs nevaru atcerēties kopš kura laika, bet mūsu pirmā tikšanās ir viennozīmīgi saistīta ar mākslu. Saskarsmē ar viņu nemaz nav tik vienkārši, to man liekas ļoti daudz ir izjutuši, bet tas, kas viņā ir vienkārši neatkārtojams un kur es līdzīgi cilvēku neesmu redzējis, ka viņam ir neizsīkstoša enerģija un darba spējas. Tieši tāpēc viņš ir arī savā darbībā ļoti ātrs, precīzs, konkrēts, un ja kāds cilvēks ir pārāk lēns, pārāk mierīgs, jeb ļoti ilgi domā, tad ir tāda sajūta, ka jūs skrienat pakaļ ātrvilcienam, kur jūs nekad nevarēsiet noķert. Un, protams, šādos gadījumos varbūt arī kaut kādi, neteiksim konflikti, bet kaut kas tāda neizpratne. No vienas puses viņš ir ļoti, ļoti sirsnīgs, iejūtīgs, izpalīdzīgs. Un turpat var būt kaut kāda cita situācija, kurā viņš paliek ļoti ass, ļoti tieši savos izteicienos un spriedumos. Un, protams, rezultātā arī diezgan daudz var iegūt sev nepārāk draudzīgus cilvēkus, kuriem varbūt šajā brīdī viņi ir izjutuši nelielu aizvainojumu. Bet jāsaka, ka viņš nebaidās teikt patiesību acīs, tā kā to bieži arī daudz cilvēku saka, bet viņš to arī dara. Un atzīmē tieši tās kļūdas, kas ir tās būtiskākās un svarīgākās, lai atsevišķi jautājumi vienkārši izkustētos no vietas. Vēl kas man viņā patīk, ka viņš ir no tiem cilvēkiem, kas atrod izeju bezizejas situācijā. Bet viņš atrisina un arī atrisina pozitīvu un varbūt daudz labāk augstākā pakāpē nekā tas ir bijis situācijā, kurā radās šī bezizeja. Un tas, ko arī jau minēja, ka viņš ir ļoti daudzpusīgs, un tas arī raksturo personību, ka viņa var būt gan mākslā, gan izpildītāja mākslā, arī uz viņu koncertiem es esmu daudziem bijusi un klausījusies. Tad tāpat laikā arī šī pedagoģija, zinātne un tagad arī ļoti aktīvā sabiedriskā darbība.